Pērn pavasarī Ogre bija pirmā apdzīvotā vieta Latvijā, kur plūdu dēļ tika evakuēti cilvēki. Vīdes dienesti prognozē, šogad strauju ūdens līmeņu paaugstināšanās upēs gaidām agrāk nekā citus gadus. Ogrēniešu Vasku ģimene savu māju būvēja pirms 60 gadiem. Saimniece atzīst, toreiz nevarējuši iedomāties, ka nāksies ciest no plūdiem, taču viss mainījies, kad netālu uz Ogres upes uzbūvēts aizsprosts. Kad nāk lielie ledus gabali turienes, viņi atdūrās pret to Damja galu, un tad parasti to pārā pušu un ūdens nāk iekšā šeit. Ārā viņš netiek, un tad mēs sēžam uz ūdens. Ogres upes krastā dzīvojošie pēc pieredzes zina, cik svarīgi pagrabā turēt gumijas laivu. Pēdējos gados logiem skatu uz upi aizsedz zemes uzbērums, kam būtu jāpasargā mājas no aplūšanas. Irēna stāsta, ka pavasaros ūdens draudīgi ceļoties līdz pat Dambja virsotnei, un atmiņā vēl skaidri palikuši pēdējie lielākie plūdi. Ūdens bija apmēram līdz puslogiem tevājai. Braucam ārā no mājas ar laivu pār tiem vārtiņiem. Glāba mūs ceļotienes policisti. Tā kā mēs jau te bijām pieredzējuši, tad mēs atstājām dežurantus. Tur ielas galā, otrā ielas galā, lai nebrauc un nelaup šeit neko. Pašvaldības policija trauc. Atbildīgie dienesti gadu apzina upju krastos dzīvojošos, sniedzot informāciju par drošības pasākumiem, apskatot plūdu apdraudētos īpašumus un veicot uzskaitu par tajos esošajiem cilvēkiem. Šogad reiz paredzēts agrāk, jo ūdens līmenis jau marta sākumā varētu paaugstināties līdz kritiskai robežai. Šogad atsevišķās vietās šis te ūdens līmenis līdz ar ledus iešanu varētu celties un pacelties līdz tādai kritiskai robežai, ka būs nepieciešams varbūt tās tuvāko Ogres upes tātad māju iedzīvotājus arī evakuēt. Veids, kā pasargāt plūdu apdraudētās teritorijas, ir ledus spridzināšana. To veic īpaši šim nolūkam apmācīti zemes sargi. Ledus spridzināšana Ogres upes leitecē pēdējo reizi notika pirms 2 gadiem. Jau nākamnedēļ notiks Ogres apriņķa novada civilās aizsardzības apvienotās komisijas un atbildīgo dienestu tikšanās, lai pārunātu iespējamo rīcību plūdu gadījumā, kā arī valsts un pašvaldību institūciju gatavību pavasara plūdiem. Kristīna Putinceva, Zanda Tereško, Ogres televīzija.